Čau visiem copas draugiem. Esmu atbraucis uz Butēm. Pulkstens pēc 6. Atbraucu uz Užavu. Jūra ir diezgan mierīga. Vēju praktiski nav. Ceru šodien uz labu lomu. Skatāmies. Ko, vilksim ārā? Skatīsimies, kas mums te ir. Sajūtām kaut kas šķiet, ka ir. Bet varbūt arī zāle. Reizēm grūti pateikt ir. Bet šķiet, ka jābūt ir. Bet sajūtām. Ir. Paskat, kas man te ir. Triplets. 3 butītes uzreiz. Mainot skaisti. Ko atķiesim nost? Cerams, ka nebūs dziļi ierījus. Vai arī būs. Es parasti nekad negriežu to žaunu vaļā. Jāķie, es vienkārši drusku spēku tā kā paraust to augli. Tad viņi smuki arī iznāk. Varbūt ne smuki, bet bieži vien viņi arī iznāk. Vienkārši atkarībā, cik mums pavadiņš ir biezs. No tā atkarīgs. Vai arī vienkārši zem vāca žaunu vāku paskatāmies. Vāķis kaut kur redzams. Vai arī ne. Vāķis nav redzams. Laikam labāk tomēr ir iegriezt. Kāda mums otrā butīte. Otrā butīte gan āķis nāks ārā. Jā, galvenais dabūt āķa galiņu. Un tad ar maliņa lūpiņu izcelt smuki ārā. Tālūk. Ko tev paņēma? Ar svaigo. No Mans var paņemt svaigo. Rāči. Svaigais ir ķiploku. Siltiņā. Fišaploku. Nu ko, skatīsimies, kas mums ten ir. Ir ziltiņa vai nav? Grūti saprast. Jā. Ko viņš paņēma to pašu garnelu? Vai nu daudz zāles, vai nu ir zivs. Vairākas lietas, ka varētu būt daudz zāles. Strauma drusku mainījusies ir. Kas tur ir? Ir gan zāles, gan zivs. Negaidīju, ka būs šāds pavērsiens, bet nu labi. Ir labi, kā ir. Butīte visām zālēm. Uz svaigās garneles un foršu lūpiņā paņēmusi un viss lieliski.
Zacenē šodien izmaršu vārītās un nevārītās garnals. Būtībā uz butēm tas viss ir tas pamatēdiens. Pirms var izmantot pie reņģis un brētliņas. Un cik esat dzirdējis, ka citi izmanto arī mīdīs vai citas zivju gabaliņas ķiplociņiem un tā. Šodien skatīšos, ja neķersies uz parastā līdz ķiploku. Jūriņš. Pamatā visā izmantoju metru garās trūbas. Ar izolācijas lenti nav nekāds jaunums, ļoti daudz to dara. Kā makšķers izmantoju Mistral, Nautilusu un arī Mistrals polis, Exors, Mistral auklas dzeltenās un arī Mistral sistēmas. Par bušu copu runājot, šeit, manuprāt, šeit absolūti nav nekāds mākslas. Parastā grunta sistēma ar 3 māķiem met iekšā un, ja viss ir kārtībā, tad zivs arī būs. Vēl atsevišķi nianses, ka mums jāsako līdzi ar vējam. Vējam, varbūt arī jūras straumu virzienai. Bet es pamatā izmantoju Weather Radar aplikāciju. Un tad pēc tā es orientējos, kad doties vai kad nedoties uz jūras. Tāpēc, kad jūra būs mierīgāk, tad būs mazāks vējš. Tālāk. Tā kā būtībā visumā viss pavisam vienkārši. Nu jau ir dienas vidus. Esmu saķēris 26 butus. Un es domāju, pie tā es arī apstāšos. Tā kā tā. Copējam vienmēr un visur. Dodamies uz jūru. Ķeram butus. Tā, esmu atpakaļ. Bet nu jau pie kūpinātavas. Kūpinātavu kurās butītes esmu iemarinējis ar ķiplociņiem. Butītes ir. Aromāts ir vienkārši neaprakstāms. Liksim uz restēm. Turēšu kaut kādiem 60-80 grādiem. Domāju, varētu būt pusotra stunda, varbūt pēc 2, varbūt mazāk. Skatīsimies. Skatīsimies, kāds ir rezultāts. Nedaudz paturējuši durtiņus vaļā. Tādas braudziņa, lai doma, lai zivtiņi nedaudz apžūst. Tikko ieliku. Viss skats ir tāds. Viss ar ķiplociņiem, sālīti, pipariņiem, viss kā vajag. Gaidīsim, ka būs gatavs. Nu, skatīsimies, kas tur ir. Zivtiņai ir gatava. Zivtiņa ir gatava. Pagāja drusku vairāk par stundiņu. Zivtiņa ir gatava.
Tā kā tā. Jāgaida atdziest un iesim testēt. Testēsim, kā labi garšo. Labi, es saku visiem čau. Un mēs tiekamies jau nākošajās video.